Ivars Rihards Žīgurs. Šodien spēle LBL 2 arēnā. Kā bija pierast pie plašuma? Īpaši jau nekas plašāks nebija. Mēs jau spēlējam diezgan bieži Olimpiskajā sporta centrā un pirmo reizi jāspēlējam šajā zālē, bet nekas īpaši. Bija normāla spēle, cīnījāmies, labi vinējām 20 punktiem. Bija iespēja vairāk, atlaidām višķi. Pirmajā puslaikā bija liels pārsvars, 30 punkti, kāpēc otrajā puslaikā tā atlaidās? Mēs sākām drusku pamēģināt kādas kombinācijas, ko mums vajadzēs turpmāk, ko mēs kādas aizsardzību mainījām, uzlaidām vājāku sastāvu un pirmo piecinieku un beigās pašu atlaidām. Latvijas otrajā līgā ir grūtāk spēlēt nekā bija Baltijas kausā šogad? Kā ar kurām komandām līdz apmēram kuras komandas līdz 5. vietai, tām ir tā spēlēt. Tā diezgan paviegli, bet tajā Baltijas kausā bija diezgan labas komandas tiešām. Kas pašam izdevās? Metieni iekrita, labi cīnījos, gāja pēc atliekošajām bumbām. Kā saka, cīnījās. Šovasar U18 čempionāts Latvijā, Lietuvā. Vai gaida čempionāts? Protams, ka gaida tur. Visi skauti būs, viss ir, bet vienkārši jātrenējās, jābrauc ar domu, ka uzvarēsim, un tad arī izdosies. Liepājā Viļņā jau iznāca spēlēt, vai ne? Kas lūdzu? Liepājā un Viļņā iznāca spēlēt jau. Laikam jau, jā. Ko dara ārpus sporta, kur mācies? Mācos Rīgas 7. vidusskolā, un ārpus sporta nekas īpaši nesanāk. Ir skola, treniņi, gulēt. Tāds viss basketbols. Skolā ir visi vajadzīgi apstākļi basketbolā? Viss kārtībā, jā. Tur paspēj pēc treniņiem, viss kārtībā. Dzīvo internetā? Nē, mājās. Un skola tū. Labi, paldies, lai tev veicās. Paldies. Tā, grib nostīties?